Klausies, kaut kādam balansam, pasaki lūdzu 3 sliktas lietas par Krieviju. Sliktas lietas? Es mīlu savu valsti, man ir 3 bērni, 3 dēli, visi mācās latviešu skolā, perfekti pārzina latviešu valodu, perfekti pārzina krievu valodu, un es ar to lepojos, bet es esmu krievu valodīgais latvietis. Un kā rezultātam man šodien justies nērti un neumalīgi, ka es ar saviem bērniem runāju krievu valodā kaut kur publiskā vieta, tas ir mana ikdiena. Par Aināru, jūs esat tikušies vispār par kaut kādu potenciālo sadarbību? Klausies, es nekad neesmu to slēpis, jo mēs šeit reģionāli, geografiski, nevienam izņēmot kaimiņiem neesam vajadzīgi. Bet tu gribi teikt, ka vienīgais, var sakot, ja nav Krievijas, tad Latvijā nav nekāds bizness, un tā jau tas arī gluži nav. Vai runājam atklāti, lielāka daļa no ukraiņiem arī uz šejienu atbrauca pateicoties tikai tām, ka viņiem te ir cilvēki ar tuvāko mentalitāti plus valoda. Ja? Un tas nav latviešu valoda. Kā rezultātā mēs esam atkarīgi no labām attiecībām. Es ļoti ceru un ļoti gaidu, kad būs pamiers un pilnīgs, absolūtais. Ja? Un mēs varēsim atgriezties normālas sliedes un sadarboties. Tā sekundīs, es kaut kāds jau uzkārts ātri pārliekam, es novilkšu nost. Man tā saule baigs pīšu diršu. Viss sākam? Mēs visi sākam. Davai, aiziet. Jā, labrīt vai labdien, es varu jāsaka. Čau. Čau, Armand. Patīkami. Kā mēs sēžamies vai beigās staigājam? Mēs nedrīkstam staigāt, tās kameras tev nebūs vairāk. Tad darām tā, ka pasēžam sākumā, un tad izmetam vienkārši aplīt. Davai, labi. Tās kameras salikšu mašīnā, un tad arī tur. Tad arī staigās. Davai. Ērts tas krēsls ir. Es nevaru saprast, kā jāsēž kaut kā. Kas galvenais, nedrīkst pierast pie krēsla. Tā ir taisnība. Tas ir svarīgs moments. Mums ar laiku paveicās. Mums ir katru dienu būs viens mēra kandidāts šonadēļ. Perfekt. Un man liekas, ka šodien vienīgā diena, kad saule rāda. Vilnim būs vēl sniegs. Es jau garantēju. Mēs jau bišķiņi iesākām par to Saeimu un Rīgas domu. Kas ir tas, kas tev liek vai virza uz to Rīgu? Kāpēc grib kaut ko mainīt? Kā kāzas. Tas arī ir laba zīme. Tas arī ir laba zīme. Mums tikai laba zīmes šodien. Tas tikai laba zīmes. Es uztveru šodienas politiku kā zināmu kara laukumu. Tad politisku kara laukumu, ka rezultātā līderim, vadonim, tas, kas aiz sevim vēd savu armiju, ir pienākums absolūti būt visos frontos. Šodien svarīgi saprast, ja mēs gribam mainīt situāciju parlamentā, mums ir jānomaina esoša vara Rīgā, jo tieši šeit jaunā vienotība, piedošana un progresīvie, Nacionālā apvienība iegūs to balvu pārsvaru. Ja mēs uzvarēsim Rīgā, tad absolūti noteikti 26. gadā mums parādīsies perfekta iespēja mainīt situāciju arī Latvijas parlamentā. Ko nozīmē uzvarēt? Ko nozīmē tavā izpratnē uzvarēt? Tas ir vairākumu dabūt vai vairāk nekā pārējie? Ko nozīmē uzvarēt? No 2009. gadā līdz 20. gadam Rīgā šādām partijām kā Vienotība, Nacionāla apvienība nebija nekādas iespējas tikt pie varas. Tas bija absolūti savādāk Rīga. Kur mēs tagad atrodamies, tas arī ir tas pareizās Rīgas pareizas sekas, ja? Sakārtota vide priekš cilvēkiem, jo pilsēta ir miljardieris palielā. Kā rezultātā 21. gadā, ņemot vērā 20. gadā, ņemot vērā visus skandālus, diemžēl lielāka daļa no sabiedrības uz vēlēšanām neatnāk. Rezultāts ir tāds, kāds ir 5 gadus, mēs grimstam. Uzņēmēja darbība uz leju, ekonomiski rādītāji uz leju, turisms uz leju, kas darās Latvijas skolas par saimnieciskiem jautājumiem, vispār es klusēju. Bērniem pat ir atņēmtas pusdienas. Absolūti atžgādina. Tu domā bērniem vai sociāli nenodrošinātiem bērniem? Skola vairs nebaro. Līdz 4. klasē kaut kāds tur atbalsts ir? Minimālais, jā. Un, ņemot vērā šo visu situāciju, es domāju, ka šogad, 25. gadā, ja mums izdosies pārliecināt cilvēkus, ka jāatgriežas pie vēlēšanu urnām, mēs varēsim pilnīgi atgriezt Rīgu bez esošas varas. Labi, tas droši vien ir tāds, varbūt, tā varbūt ir jāsaka, lai tie vēlētāji nāktu, bet tas atbalsts jau ir, man liekas, tur nedaudz virs 5%, varbūt 6%. Kā tu pats vērtēji tas, ka tomēr krievalodīgie spēki sašķēlusies, tas ir labi vai slikti? Tomēr, ka bija tāds vienots, varbūt arī tas tā kā vairāk motivē tos krievalodīgos cilvēkus nākt uz vēlēšanām. Kā tu šo vērtēji? Es domāju, ka latviska politika 30 gadu laikā ir attīstījusies.
Diemžēl Krievu flanga līdz šim ir bijusi tikai palielām, 2 partijas, palielām 1. Līdz ar to, ka rezultāta Krievu runājošiem latviešiem ir lielāks apjukums par to, par ko balsot. Tā ir taisnība, es par to nebiju aizdomājies nekad. Tur tā lieta. Ka rezultātā es domāju, ka mēs šodien, Krievu valodīgi, kas dzīvo Latvijā, ejam uz tādu pārbaudes posmu, kād mēs viennozīmīgi mums būs viena izvēle, 2, 3, 4. Šitie pēc tam vispār pazudīs, palieks 3, ar 3 padzīvosim, redzēsim, kas būs tālāk. Es kā bijušais uzņēmējs un esošais politikas skatos uz perspektīvu, nevis uz šodienas labumu. Mēs šodien, tā teikt, investējam, runājam, izglītojam, strādājam, ieņēmam savu vietu, lai tuvākajā nākotnē, lai gūtu jūtamu rezultātu. Nu labi, tā tu man arī īsti neatbildēji, bet tad vārds sakot, ja tev vēlreiz tomēr kaut kā jāatbild, tomēr ir labāk būt, ja jūs būtu vienoti, vai labāk ir, ka, nezinu, ir tie 3, 4 izvēles, un tad, man liekas, tāpēc arī varbūt atpjūk bišķi tas vēlētājs. Esošie politiķi, kas atrodas latviešu pusi, spēja apvienoties, tāpēc, ka viņi spēja aizmirst par saviem solījumiem. Manā gadījumā es vienmēr esmu runājis par apvienošanos, bet tikai uz konkrētiem un stingriem nosacījumiem, ka mēs pildām to, ko esam apsolījuši. Līdz šīm pagaidām to grūti izdarīt. Es jau 2 gadus cenšos apvienot visas partijas, un pirms Rīgas domas vēlēšana man bija diezgan ilga saruna ar to pašu Saskaņu. Ir zināmas grūtības, kur veciem politiķiem no vecās paudzes ir grūti saprast to jaunu vadību, ja? Jaunu pieredzi, jaunu redzējumu. Ja tu sāki par to Saskaņu runāt, tad kas ir tas, kāpēc jūs nevarējāt tur īsti vienoties? Cik es sapratu no kaut kādiem dažiem avotiem, tur bišķi papētot, tad tur bija tas asais jautājums par kara nosodīšanu. Vismaz Saskaņa teica, ka tas ir dēļ, kā jūs nevarējāt vienoties. Atvaino, bet man tev jāpaprasa. Tad attiecīgi viņi saka, ka viņi tomēr nosoda, jūs nenosoda, un tas, par ko jūs nevarat vienoties, tas ir tiešām tik kaut kāds būtisks punkts, par kuru nevienoties? Es domāju, ka tas ir tās baumas, ko tu izlasīji Jaņa Urbanoviča Facebook lapā. Šodien man ir svarīgs tik viens jautājums visiem krievalodīgiem latviešiem un arī citām tautībām, kas dzīvo Latvijā, bet respektē mūsu valsti. Ir pilnīgas tiesības justies kā mājas, brīvi runāt, brīvi domāt, brīvi investēt, brīvi strādāt. Diemžēl ar Urbanoviču kungu mums ir zināmas domstarpības šajā gadījumā. Es nevaru pieņemt kaut kādu piespiedu integrāciju uz kaut kādiem īpašiem nosacījumiem, kurus mēs ik pa laikām mainīsim. Ja? Tas ir manas mājas, es mīlu savu valsti, man ir 3 bērni, 3 dēli, visi mācās latviešu skolā, perfekti pārzina latviešu valodu, perfekti pārzina krievu valodu, un es ar to lepojos. Bet es esmu krievu valodīgais latvietis. Ja? Tā kā tas pilnīgi dabiski. Līdz ar to nevajag mani laust, lai es atbalstītu, piemēram, esošu karu. Kam pieder Abrene? Ko jūs visu laiku man jautājat par Krimu? Es neko vēl neesmu jautājis. Nē, es tā vienkārši nosacīju. Man svarīgi, kas notiek manā valstī. Kas notiek ārpus tās, es jau esmu 100 reizes teicis, man pilnīgi nospļauties. Klau, tu minēji par tev 3 dēli, ja man nemaldos, viņi mācās Ziemeļu valsts gimnāzijā. Tieši tā. Atsakot, tā gan laikam ir latviešu skola ar padziļināto angļu valodu, vai ne? Jā. Var sakot, bet, ja tu droši vien, kad piefiksēji, tad notika arī pārēj uz mācībām latviešu valodā kaut kad pavisam nesen 2 gadi atpakaļ. Tieši tā. Var sakot, varbūt kaut ko tu vari vairāk par šo nokomentēt, kā jūtās tie bērni, kuri pārgāja, un vai tas bija veiksmīgi, kā tu uz to skaties? Nesanāca neko izdarīt absolūti veiksmīgi, un diemžēl tas ir bijis liels fails, jā, kuru jāatzīst valdībai, bet, protams, savu vēlētāju priekšā viņi to nespēja izdarīt, jā, jo vēlētāji balso par to. Šodien mēs ļoti labi saskatām ideju par to, ka trūkst skolotāju, kas spēj to izdarīt tādā attiecīgā līmenī, ka rezultātā Valsts valodas centrs regulāri katrā skolā atstādina pa 11 skolotājiem. Jā. Mēs šodien redzam, ka bērniem trūkst materiālu latviešu valodā, kas arī ļoti būtisks moments. Mēs pārējām uz latviešu valodu, bet mums pat īpaši normāls literatūras nav. Jā. Mēs visa mācības process notiek uz A4 lapām, ko mēs printējam no printera visu laiku. Grāmatas nav. Jā. Rezultātā es domāju, ka mūsu politiķi, kas 13 gadus vada valstī, viņi visu laiku kaut ko sola, bet līdz galām neko nebijuši spējīgi izdarīt kvalitatīvi un tā, lai tas tiešām nostrādātu. Gališkas pēc viss ir izdarīts. Rezultāts nekāds pilnīgi. Labi, varbūt pastamies nedaudz plašāk. Tas viens ir par bērniem. Kā jūtās krievu valodīgie cilvēki Latvijā? Droši vien tu viņus satiec, redzi, daudz ko es dzirdējis.
Kas ir kaut kādas galvenās, nezinu, problēmas, ja tā var teikt? Šodien, redzi, problēma ir tik viena. Jebkurai valstī, jebkurai sabiedrībai ir vajadzīgs kaut kāds ienaidnieks. Tas ir absolūti normāli, tas ir pūļa psiholoģija. Šodien valdība, lai noturētu varu, izskaidrot zemes pensijas, augstas komunālas maksājumus, ja, tur viss kaut ko, viss, kas notiek valsti šodien neatbilstoši. Viņi ir izdomājuši, ka ir krievvalodīgi latvieši. Šitā ir problēma. Un sistematiski, mērķtiecīgi, katru dienu, katru stundu stāsta par to, ka viņi ir slikti, viņi ir ne tādi, kā mēs, viņi domā pret mūsu valsti. Tik līdz atnāks Krievija, nedod Dievs, viņi uzreiz būs tani pusē. Ja? Vispār tā valoda ir problēma, ja mēs viņu noņemsim no bankomātiem, tad tur būs uzplaukums konkrēts un rihtīgs. Ja? Kā rezultāta lielāka daļa no sabiedrības, diemžēl, to patērē un pieņem sevi. Un kā rezultātam man šodien justies nērti un neumalīgi, ka es ar saviem bērniem runāju krievu valodā kaut kur publiskā vieta, tas ir mana ikdiena. Tas ir mana ikdiena, ka man sūta uz Krieviju, jā, kaut man tur radnieku nav, diemžēl varbūt. Jā, tā kā mēs jūtamies savās mājās katru dienu par spīti jūsu puses attieksmei, mēs mīlam un joprojām strādājam savas valsts labā. Mēs esam lielāki patrioti nekā daži īstie dižie latvieši, kas šodien ir imigrējuši vai dzīvo imigrācijā ārpus Latvijas un negrib atgriezties, jo ko viņam šeit darīt. Ir varbūt vēl kaut kādi piemēri, viens ir tā valodas lietošana, ir vēl kaut kas, kur tu esi varbūt pats izjūtis kaut kādu? Valodas lietošana un pasaules uztvere. Tani skaitā. Šodien mums ir 12. maijs, jā, tas ir 9. maijs, tas ir 8. maijs. Tas ir jaunā gada svinēšana. Kaut kādu brīdi arī Ziemassvētki izrādās ir pareizie datumi un nepareizie datumi. Manā skatījumā tur ir tā lielāka problēma, kad mēs runājam par sabiedrību, kur neatbalsta kopējo valsts virzienu. Ja tu visu laiku līdīsi manās mājās, es mēģināšu draudzēties ar to, kas mani neaiztiek. Un tas ir absolūti dabiski, ka mēs šodien redzam, ka tā simpātijas līmenis mūsu kaimiņam aug un aug ļoti nopietni. Tāpēc, ka tur drīkst staigāt uz jebkuru baznīcu, runāt jebkurā valodā. Tur taču viss normāli. Līdz ar to es domāju, ka valoda un mēģinājums uzbāzt man kaut kādu noteiktu dzīves stilu, tas ir tā lielāka problēma. Labi. Un varbūt arī kaut kādiem mēdījiem tu vari pastāstīt, cik sabiedriskais mēdījis kaut kāds vispār dod kaut kādu balsi tev, tavai partijai uzskatiem? Nē, runāsim absolūti atklāti, ka šodien lielāka daļa no mēdījiem, nesauksim viņus, jā. Tā, lai nebižot, jā. Skaidrs, ka viņi strādā uz pasūtījumu. Un mēs pat redzējām, kad sākas tagad konflikts starp Indiju un Pakistānu. Ja? 48 stundas pie mums ir absolūtais klusums, kaut visur starptautiskas ziņas par to runā, stāsta, informē, ja? Musēja sež, jo nav atļaujas runāt. Ja? Tiklīdz būs zaļā gaisma, tad runāsim. Un vispār mēs esam cilvēki, kas ir situēti un bišku seko līdzi tam, kas notiek ārpus Latvijas, jau ir pamanījuši, ka, ja pasaulē notiek kaut kādas svarīgas lietas, pirmdien, tad musēja par to izstāstīs labākā gadījumā ceturtdien. Ja? Ne dēļ tā, ka viņi bremzē, ja? Dēļ tā, ka viņiem vajag atļauju. Līdz ar to par mēdīju atbildību un par mēdīju godīgumu. Es šaubos. Tas ir propagandas rupors. Bet tāpat kaut kur jau tevi aicina, es esmu pats redzējis, tā kā nav droši vien galīgi kaut kāda izolācija, bet labi, iesim uz nosaukumiem. Ja tu atversi vaļā Delfi arhīvu, tur vispār tikai sliktie vārdi par mani. Nereizi man nav uzslavējuši. Nereizi vispār. Jā. Delfi tas sistematiski TVNets. Jā. Tas kas jauns. Jā. Vienkārši murks. Jā. Vienkārši murks. Jā. Tāpēc manā skatījumā tas ir diezgan atžgāri. Es no taviem sociāliem tīkliem noprotu, ka tu esi kaut kādā ziņā Trumpa fans un Trumpa, atbalstītājs. Paldies, Tom. Tagad kā šito atbildēt? jā, kurā? Tev vai tavam? Es teikšu tā, ka man ļoti simpatizē to, ka viņš skatās uz vairākām lietām. Pirmkārtām ģimeniskas vērtības. Priekš manīm tas ir super sāpīgs jautājums un ņemot vērā, ka pēdējo 3 gadu laikā Latvija tur manā skatījumā konservatīvu sabiedrību lauza pa pilno programmu. Tas ir pirmais, kas man patika. Otrais man patika, ka viņš saka runāt atklātas lietas par daudziem starptautiskiem konfliktiem. Tā neskaitā par to, kas notiek ar Krieviju un Ukrainu. Ja. Līdz ar to šodien to, ka viņš auditē, ja,
savas struktūras un valsts izdevumus, ja man arī ļoti patīk. Ja. Daudz tas pats vecais populārais. Ka viņš ir atvedis kopā ar sevi arī uzņēmējus, ja, kas reāli ir nopelnījuši naudu, kas ļoti labi saprot, no kurienes nauda radās. Ja. Viņi ļoti labi saprot, ko vajag izdarīt, lai naudas būtu vēl vairāk visiem, ne tikai viņiem. Ja. Ka rezultātā visas šīs lietas man izraisa simpātijas. Godīgi, absolūti. Varbūt tad nedaudz, ja satikāmies par to Rīgu parunāt, sāksim par to Rīgu runāt. Kas ir šobrīd kaut kādas problēmas, kuras tu identificē, kas ir kaut kādas? Kas šobrīd Rīgā notiek? Pirmais, šodien mums viss apkurs jautājumi, pilnīgi pateicoties esošai vārai, ir nodoti privātām katlu mājām. Jā. Ar to mums tas cenas ir vienkārši neadekvāti lielas. Džeki, kas tur to visu biznesu baigi labi uzvārās, mana skatījuma absolūti nav pieņēmama. Ejam tālāk, ejam uz pagalmiem, jau skatāmies, kas notiek. Līdz 20. gadām es vadīju Rīgas domas pilsētas attīstības komiteju un visi iekšpagalmi, parki, ceļi, tas viss ir gājis caur maniem. Kāpēc mēs 5 gadus neesam remontējuši nevienu iekšpagalmu? Vispār. Visi bērnu laukumi, pat vecā parauga ir noņemti, jauni nav uzlikti, viņi neko nemaksā. Tur kampānā, piedošana par reklāmu, var uzstādīt pa 25,000 tik foršu lietu, ka pagalmā bērniem būs prieks. Mēs to arī nolēmām nedarīt. Priekš kam. Tālāk mēs aizējām uz tām pašām skolām. Mēs skatāmies, 5 gadu laikā neviena skola netika attiecīgi uzturēta, kā rezultāti, piemēram, pie maniem skolā, kur mācās mani bērni, no jumta tek ūdens. Par skolām ir atbildīga Nacionālā apvienība. Tie, kas ir par demogrāfiju, par latviskumu, par vērtībām, tas ir latviska skola. Viņa ir jābūt perfektai. Nē. Ūdens tek no jumtiem, no visām malām, un tikai tad, kad man izdevās patiešo sazināties ar Rīgas domas priekšsēdētāju, paldies viņām 2 dienu laikā šo jautājumu atrisināja, bet murgs. Ir citas skolas, kur citas problēmas. Mēs aizējām uz to pašu pusdienas jautājumu, ja? Mēs aizējām uz tiem pašiem pensionāriem, kuri visu mūžu ir strādājuši Latvijas labā, Rīgas labā, un viņiem ir atņemtas iespējas par bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā. Un es atgādināšu, kad es vadīju to attīstības komiteju, man budžets ir bijis kopējs pa visu Rīgu 1 200, tagad 1 700, pusmiljards klāt, bet pakalpojumi ir mīnus. Ka rezultātam, manā skatījumā, tad problēma loks un klases ir tik milzīgs, ja, ka mēs varam ar tiem te visu dienu sēdēt, kur tu ar pirkstu neliksi, tur arī būs. Šodien Rīgas nav pārvaldniekam uzkrājumi ir 60 miljoni eiro uz konta stāv. Viņi pelna uz to, ka viņi vienkārši apgroz tā naudu bankā, bet ne centa nav investējuši mājās, ko viņi apkalpo. Tā sekundes, es kaut kāds jau uzkārts ātri pārliekam, es novilkšu nost. Man tā saule baigs pīšu diršu un klausies. Varbūt mēs varam bišķi iegriezties, paņemam šito pārliekam te, jo es jau kaut kāds mugur man jau tek. Tom, tu biji uz Nelsonu vakar? Aleksej, tu biji uz Nelsonu? Tu šodien iesi? Nē. Tu neesi fans? Nē. Es vakar atlidoju, es nevarēju būt, bet es šodien iešu. Mums vispār latvieši ir radoša publika. Tas gan, jā. Absolūti, pilnīgi. Varbūt vairāk nedaudz viņi varētu būt radoši uzņēmējdarbībā. Tur ir grūtāk, runāsim atklāti. Ja? Tur ir grūtāk. Ja? Teiksim, tā pārsvarā visi veiksmīgi uzņēmēji nav latvieši. Kaut kādi, labi, es gan zinu vairāk latviešus. Interesanti, ka tu tā saki. Tu domā Latvijā vai vispār pasaulē? Jā, tu domā par Pilēnu. Jā, manā skatījumā tas nav klasiskais uzņēmējs. Piedošanas pats kā uzņēmējs. Jā, tu esi klasiskais uzņēmējs, ka tu esi no nulles līdz rezultātam. Jā, ka tu esi vienkārši pareizā straumē plus politiskā ietekmē. Labi, nav jau tur Pilēns vienīgais uzņēmējs. Ir Mikrotiks. Labi, Kirsons, par Kirsonu es nerunāju. Jā, tu sauc kaut kādas 90. gadu džekus kaut kādas ir. Mikrotiks, zini Mikrotiku? Protams. Tas, man liekas, ir super veiksmīgs uzņēmums. Printful veiksmīgs uzņēmums, Printify veiksmīgs uzņēmums. Tu tagad par 6-0 runā, jā, bet es domāju, ka lielāku daļu tomēr sastāv mums cilvēki, kas ir līdz tiem cipariem. Jā, tā var būt. Tas mazais ir vidējais uzņēmums. Jā, līdz ar to bija bišķi savādāk tur tā situācija. Tā, parunājam par to ekonomiku nedaudz. Jā, skumīgi būs cilvēkiem skatīties. Pārnājam par ekonomiku. Var sakot, braucu Pērsas ielām un birojas braucu visu laiku pa to Čakielu. Visi logi tukši, tur kaut ko izīrē, pārdod. Man liekas, Amorāli arī paziņo, kad beidz biznesu. Kas notiek ar ekonomiku Rīgā un kāds tev ir plāns, kā tad to kaut kā asinsriti atjaunot? Klausies, es nekad neesmu to slēpis, jo mēs šeit reģionāli, geografiski, nevienam izņēmot kaimiņiem neesam vajadzīgi. Vai runājam atklāti, lielāka daļa no ukraiņiem arī uz šejienu atbrauc pateicoties tikai tām, ka viņiem te ir cilvēki ar tuvāko mentalitāti plus valoda. Ja?
un tas nav latviešu valoda. Ka rezultātā amerikāņi, kanādieši, vācieši, Francijas iedzīvotāji nebrauks pie mums uz šejienu, lai terētu savu naudu. Man iepriekšējais biznes pirms politikas ir bijis taksometriem, viens no investīcijas variantiem. Sāka braukt Somi. Somi baigi taupīgi, viņi brauc ar autobusu. Vilciens autobusu vai ar kājām, ja? Brauc no Uzbekistāna, Azerbaidžāna, ja? Ar taksometru, uz restorānu, uz labu normālu viesnīcu, uz amorālu veikalu, ja, lai nopirkt kaut ko savai kundzei. Ja. Līdz ar to mēs šodien atsakamies no absolūti acimredzamas lietas. Osta ir vajadzīga tikai kaimiņiem, agrāk vismaz ir bijusi vajadzīga. Dzelzceļš strādās tikai, ja kaimiņi to gribēs. Turisms strādās tā pieklājīga, kā mēs esam pieraduši pareizajā līmenī, tikai, ja kaimiņi brauks pie mums. Kā rezultātā mēs esam atkarīgi no labām attiecībām. Es ļoti ceru un ļoti gaidu, kad būs pamiers un pilnīgs, absolūtais, ja, un mēs varēsim atgriezties normālas sliedes un sadarboties. Labi, bet tu gribi teikt, ka vienīgais, var sakot, ja nav Krievijas, tad Latvijā nav nekāds biznes, un tā jau tas arī gluži nav. Pārsvarā mūsu biznesa ir pakalpojumi. Es tomēr objektīvs, jā. Mums ir frizētāvas, skaistnokopšanas studijas, mums ir restorāni, mums ir viesnīcas, mums ir absolūti perfekts lauku turisms, jā, kas arī ir apkalpošana. Jā. Mēs esam valsts, kas tirgo servisu. Cita varianta mums nav naftas, nav gāzes. Mēs tirgojam servisu. Visa pasaule jau nesastāv no naftas un gāzes. Tas ir varbūt kaimiņiem tikai tāpēc pieminēt. Skaidra lieta. Šodien lielāka daļa no Igaunijas investīcijas ir saistīts ar ko? Noliktavas. Mazās, lielas industriālie parki. Jā, viss, kas ir saistīts ar krāvu apkalpošanu, ar tirdzniecības apkalpošanu. Jā. Mēs esam valsts, kas var ļoti veiksmīgi šo visu procesu izmantot. Arī geogrāfija. Jā. Mēs atrodamies perfekta vieta, lidostā, Eiropas centrs, uz jebkuru vietu. Labi, tu baigi safokusējies uz to Krieviju. Tad viss taču kaut kas cits ir, nezinu, Norvēģi, Zviedri, Somi, tie paši Igauni, Lietuvieši. Diezgan veiksmīgas ekonomikas ir. Nav tā, ka viņi vienīgais glābiņš ir Krievija. Uz kā turās Igaunija? Tāpēc, ka viņi blakus kam? Pilnīgi skaidrs, jā. Un viņiem arī ir apkalpošana pārsvarā, jā. Un viņi to dara absolūti perfekti. Tu domā, ka viņi apkalpo somas, jā? Protams, tu aizbrauc uz ostu un paskaties, kā tie prāmi nāk turp un atpakaļ absolūti pilni. Rezultāts ir absolūti skaidrs, ka Baltijas valsts, pārsvarā Lietuva, tas atsevišķais stāsts, viņi tur attīstījuši savu ražošanu, un diezgan tā, ka viņam viss tas veiksmīgi notiek. Ja? Mēs visi turamies uz turistiem, uz apkalpošanas. Mums ir labi, mēs tagad varētu ar tevi nestrīdēties, ja tu man varētu parādīt, kas ir mainījies pēdējo 5 gadu laika, pēdējo 7 gadu laika, kur ir tās ekonomiskais uzrāviens, visiem, jo ne visi strādā tādas nozares, kā tu. Lielākā daļa šodien ir taksometra vadītāji, apsargi, veikala tirgotāji, setnieki, santehniķi, ja? Kur viņiem visiem strādāt? Jautājumi, kur? Mikrotik, forši, pārsvarā automatizēta ražošana. Ļoti augstā pievienota vērtība automatizēta ar ļoti nopietniem spečukiem. Ja, es domāju, ka tur procentuāli, ja mēs saskaitīsim parasto strādnieku skaitu, piemēram, krāvēju, viņš būs niecīgs. Bet, man liekas, ka ar darba vietām gan nav problēma. Man liekas, ka šobrīd ir zemākais bezdarbs, kāds jebkad Latvijā ir bijis. Tā kā, man liekas, ka... Ja tu skaties uz to, ko tev valsts nodarbinātības aģentūra pasniedz ciparus, nedomāju, ka mums ir vērts kā 2 pieaugušiem cilvēkiem. Tu netici tam, ko viņi saka? Diez vai mums ir vērts viņus analizēt. Šeit jautājums ir savādāks. Ja šodien tu kā Rīmi kasieri saņēma 900 eiro, bet pa ziemu tev komunālajiem maksājumiem par 2 istabu dzīvokli Zoltūda 450, 500, secinājums ir absolūti prasts. Ja. Labi, ok, atgriežamies. Tad var sakot, ja būs pamieris, skatīsies, kāda būs situācija, skatīsies, kādi būs notikumi pasaulē un vispārējais, bet ja viņš nebūs, kas ir iespējams, tad attiecīgi tāpatās tā ekonomika kaut kā viņi būs jāmēģina atdzīvināt. Kaut kāds plāns tev ir izņemot sadarbību ar Krieviju. Pirmais svarīgs moments. Rīgas domas primārais uzdevums ir iztērēt saņemtu naudu no rīdznieku un konkrēti rīdznieku vajadzībām. Šeit mēs ar tiem esam tikuši skaidrībā, tur jautājumu nekāda nav. Otrais, mums nepieciešams izdarīt tā, lai cilvēkiem ar esošiem ienākumiem būtu vieglāk dzīvot, un Rīga spēj šodien ietekmēt atkritumu izvešanas cenas, spēj. Rīga šodien spēj ietekmēt siltuma cenas, karstais ūdens, siltums dzīvoklis, spēj. Rīga šodien var ietekmēt nodokli vienīgam īpašumam, jā.
Vienkārši. Šeit ir jautājums par to, ko Rīga var izdarīt, lai atvieglotu cilvēkiem šodien dzīvi, kamēr beidzot tā pasaulē, piedošana, bet viņa sadalīsies savādākās ietekmes sfēras, ja, kamēr tā pasaule tiks galā ar sevi, un mēs beidzot varēsim saprast, kur mēs esam. Labi, bet tomēr tu neatbildiet par ekonomiku. Ko tad pati Rīga var darīt, lai kaut kas šeit notiktu? Mēs varam izklausīties, ka Šlesers un kliegt tev, ka mēs tagad šeihus ielaidīsim. Ja? Tā bet, viņam Andrejs Elzin, kā viņam tas jākliedz. Jautājumu nav, bet es skatos uz to objektīvi, lai pievilkt tur visus komunikācijas un sagatavot visus apveceļus, visu nepieciešamu infrastruktūras ap miljārdu investīcijas, ko viennozīmīgi Ainārs cer iegūt no pilsētas. Par miljārdu Rīgā mēs varam visus ceļus nosfaltēt. Šodien mums 40% ir granta ceļi. Rīgā, iedomājies, 25. gads mums granta ceļi 40%. Jā, salabot absolūti visus pagalmus un vēl uzsiltināt mājas. Un atkal, ka rezultātā tas viss mazinās cilvēkus izdevumus, ja, un ka rezultātā pat ar esošo ekonomisku situāciju viņiem būs dzīvot vieglāk. Tālāk, ja pilsētas sakārtota, var atgriezties arī tie paši turisti. Kad es vadīju attīstības komiteju, mums ir bijusi Live Rīga, kura strādājusi veiksmīgi. Mēs reklamējam Rīgu pat Dubajos. Jo šeit var atbraukt, šeit ir ideālā vide, lai atpūsties, lai mierīgi pavadītu laiku. Šeit pa lielam nav nekāda apdraudējuma. Nu labi, var sakot, tādas idejas ekonomikas attīstībai nesadzirdu. Nē, tu gribi no manim... Tik daudz, ka mazāk tērēt. Vai tērēt iedzīvotājiem. Tas tā jau nav ekonomikas attīstība. Redzam, tu gribi no manim kaut kādu populistisku kliedzi. Nav obligāti. Nav obligāti. Tāpēc es tev saku absolūti taisnību, kā ir. Jo ātrāk mēs atradīsim kopīgu valodu ar mūsu kaimiņiem, jo ātrāk mūsu pilsēta atkal sāks dzīvot. Jo, diemžēl, mums blakām nav citu bagātu kaimiņu, kā piemēram Igaunija, kurš labprāt pie mums brauc un atpūšās. Līdz ar to mums ir vienīga iespēja vienoties. Atkal, ja mēs runājam par ekonomiku, agrāk koku materiāli tika vēsti no Baltkrievijas. Pa ļoti labam cenam, ka rezultāti šeit tā tirdzniecība bija uz augšu, iedzīvotājiem bija labāka kvalitāte un labākas cenas. Tas viss ir saistīts. Mēs šodien runājam par degvielu. Labi, mūsu kaimiņiem ir nafta, mūsu kaimiņiem ir gāze. Tas arī ir ekonomika. Ja šodien es spēšu samazināt lieltirgotājiem izmaksas par komunāliem maksājumiem, rezultātā viņi varēs pazemināt cenas. Un tas atkal ļoti pozitīvi ietekmēs Rīgas iedzīvotājs. Es skatos uz lietām sistematiski, nevis tā kā piedošanu mēs turpināsim pirkt Krievijas gāzi tikai caur starpniekiem, bet tāpēc, ka karš, ja? Nu jūs taču saprotat to, ja? Bet pēc caur starpniekiem. Ja? Bet mēs te investēsim un būvēsim šeihu mājas. Ja? Come on. Purciem iedzīvotājiem no šeihu mājas nekas nemainīsies. Absolūti. Galīgi nekas. Nevajag man te smērēt ausīs, kā ja šeit parādīsies Dubai 2, ja kā Purciems vai Zoldūt dzīvo savādāk. Nu nē. Vienkārši parādīsies iespēja pļaut zāli, mazgāt Dubajus spodus, ja, un atvainojot apsargāt teritoriju. Nu labi. Ekonomikā īsti tādus risinājumus neatradām, izņemot sadarbību ar Krieviju, bet labi. Pieķeramies varbūt tad tai pārvaldībai un arī izdevumiem. Tur attiecīgi, kā tu pats minēji, man liekas, 1,69 miljārdi ir budžets tērējam, man liekas, 1,47 ieņēmumi. Ar sakot, ko tu redzi tur? Tad, attiecīgi, ja tu būtu Rīgas mērs, attiecīgi, tas būtu budžets, ar kur tu dzīvotu, gribētu samazināt izmaksas. Piemēram, Šlesers saka, ka 30% cilvēku atlaidīs, pa 30% samazinās izmaksas. Kas būtu tavs plāns? Kad es vadīju komiteju attīstību, man nebija vietnieku. Šodien katram komitejas vadītājiem 3 vietnieki un visi 3 atalgoti. Katram ir birojas un katrs ir reāls izmaksas. Līdz ar to, davai runājam absolūti atklāti, sakotnē vajag tiek galā ar šito sergu. Un tas ir milzīga nauda. Tas ir tieši tā nauda, ko var atgriezt atpakaļ iedzīvotājiem. Ja mēs šodien skatāmies uz tiem pašiem ceļu remontiem, kas nav tā 100% seguma maiņas, vienkārši augšējā slāņa noņemšana un atkal. Atklātie konkursi nes labas cenas. Šodien te viss konkursi notiek bez pārmetumiem, bet mana skatījuma nav labi. Ka rezultātā katra kilometra izcenojums ir vienkārši dubultojas. Ja? Nekā viņš patiesība maksā. Ja? Rezultātā vajag pārskatīt šitās visas lietas. Un tas ir absolūti vienkārši šeit. Es piekrītu kungam, ko tu esi nosaucis. Jā, tur ir, ko 90 dienu laika noauditēt un noņemt. Šodien, agrāk mums, kad es vadīju Rīgu, mums bija 4 apkaimes. Jā, 4 direktori. Šodien 40. Come on. Kāda ir efektivitāte? Ka katra rajona tagad parādījies kaut kāds džeks ar mobilo telefonu, kas skraida un tracina iedzīvotājus. Jā, par to, ka viņš ir šeit vietējais priekšnieks. Jā, come on.
No 4,40. Nu labi, bet ja mēs skatāmies, teiksim, cipariski, ja tagad ir tas budžets 1,69 miljārdi, tad kas varētu būt samazinājums potenciāli? Klausies, pirmkārt, tev kā uzņēmējiem ir skaidrs, ka, ja es tagad tev sākšu stāstīt, ko mikrotikls var samazināt, tas būtu diezgan stulbi, vai ne? Es taču neesmu pie grāmatvedības dokumentiem. Šodien es redzu tikai ārējo stāstu. Viennozīmīgi man jāatnāk, jāpaskatās, ņemot vērā, ka mana komanda sastāv no profesionāļiem, kas ir strādājuši kopā ar maniem līdz 20. gadam, mēs to izdarīsim ārkārtīgi ātri. Ja, un viennozīmīgi atradīsim, ko var izdarīt. Ja. Tā kā padod laiku. Labi, pie tā tad atgriezīsimies. Un, labi, parunājam par birokrātiju nedaudz. Tā pati, zin kā, uzņēmēji arī, kad rēķina, kur investēt, viņi arī skatās, cik ilgā laikā, kas aizņem laiku tieši tie ir birokrātiskie jautājumi. Attiecīgi, ja mēs salīdzinām to pašu Igauniju ar Latviju, tad būvotļaujas saņemšana Igaunijā 30 līdz 60 dienas, Latvijā no 3 līdz 12 mēnešiem. Jā. Kad es gribēju atvilkt uz šejieni kaut kāds liels uzņēmums, mums parādījās pirmais jautājums, cik ātri jūs varat A-klases biroju mums sagādāt, ja viennozīmīgi mēs esam tikušies ar Skanstas attīstības pārstāvjiem, ja. Un dzīvokļi, bērndārzi un visas pārējās lietas arī ļoti saistoši, ja, jo viņi brauc pārsvarā arī ar savu ofisu, ar saviem darbiniekiem, ne visus var dabūt šeit, ka rezultātā viņam šāda visa infrastruktūra ir ārkārtīgi vajadzīga. Ja. Bet es paspēju tikai līdz 20. gadam apzināt to problēmu. Šodien tāpēc varu par viņu runāt droši. Un ko vajag izdarīt tā, lai viņus atvilktu šejieni. Ja? Diemžēl 20. gads ārkārtas vēlēšanas jauna vara. Ja, bet man šī tēma ļoti patīk, un es uzskatu, ka viennozīmīgi visām ir jābūt super zaļais kā koridors. Un aiziet. Ja. Ja mēs zinām, ka uz šejien atnāk lielais birojs ar 700 darbiniekiem, ja, aiziet uz priekšu, kāpēc ne? Okay. Tad varbūt pieskaramies digitalizācijai, kas, manuprāt... Tu paškēlis un šlesra digitalizācija? Nē, to mēs ļausim... Atkal kaut ko digitalizēsim. Ļausim viņiem tur tik galā ar to. Nē, digitalizācija īstenībā... Ja godīgi, tad es domāju, ka tas ir kaut kāds īstais virziens, kur skatīties vispār šai valstī kopumā. Droši vien tu zini, ka Igaunija jau 100% visus valsts pakalpojumus ir digitalizējusi. Ja, attiecīgi tur viss notiek daudz ātrāk. Man liekas, ka arī kopumā tos iedzīvotājus, par kuriem tu tik ļoti rūpējies un kas ir labi, ka viņus arī vajadzētu tomēr virzīt un audzināt šī digitālajā pasaulē, jo Latvija ir maza un ierobežota, bet ja mēs mākam šos digitālos pakalpojumus un tā pratība, tad principā jau visa pasaule tirgus. Tirgus tikai tā kā fiziskais ir šeit, bet ja tu māki operēt digitālā pasaulē, tad viss globus ir tavi klienti. Tā man patīk, kā tu domā, jo tu esi bagāts cilvēks. Man patīk, jā. Skaties, ir lieta par kvalitāti. Igaunija, ja drīkst tā teikt, ir izdarījusi visu, lai sabiedrība par viņu būtu parūpējusies. Šodien mums Latvijā ir vairāk nekā 400,000 cilvēki Latvijā, kas dzīvo uz sociālajiem pabalstiem, jo viņiem ir vecums, invaliditātes, veselības problēmas, viss kaut kas. Līdz ar to mēs pēdējo 30 gadu laikā, ideja ir forša, bet mēs pēdējo 30 gadu laikā izdarījām tā, ka mums sabiedrības vai cilvēku tas kvalitatīvais sastāvs paliek aizvien grūtāks. Mēs šodien nevaram nokomplektēt armiju no obligāta dienesta, ja? Tāpēc, ka mums atnāk jaunieši, pusi no viņiem ir slimi. Klaušu tev noslēpumu. Daļā lieto visādus aizliegtus preparātus. Tāpēc arī Siliņa skraidīja ar mēģinājumu legalizēt lietošanu, jo tad vismaz viņus var pieročiem pielaist. Ja? Tas ir mans secinājums. Kā rezultātā mēs šodien vienkārši dzīvojam valsti, kur mums lielāka sabiedrības daļa, tas ir fakts, diemžēl atrodas situācija un stāvokļi, kad viņi nespēs to izdarīt. Tur ir vecums, tur ir slimības, tur ir zināma nabadzība, kas ierobežo pieeju elementārām lietām, kas priekš tevim ir telefons, dators, 5G internets, tur nezinu, ja kastus uz Starlinks viss strādā, ja? Viņiem tā nav. Mums puse no Čekurkalna šodien joprojām bez centralizētas kanalizācijas. Come on! Mans tēvs dzīvo Šampētera ielā, viņam centralizēta kanalizāciju pievilka 3 gadus atpakaļ tikai. Un teica, pieslēdzies pats. Pensionārs 5 štukas pieslēgties. 5,000 eiro pieslēgties kanalizācija. Labi, ka viņam ir dēls. Ja nebūtu, viņam pensija 450 eiro. Visu mūžu nostrādāja ar autobusu vadītāju. Viss.
Tāpēc, es saprotu, ka tavas idejas ir ļoti tādas pareizas. Varbūt mums arī ir problēmas valstī, daļa tā, ka mums tur cilvēki ir tādi, mākoņos. Uz zemes ir pilnīgi cita temperatūra. Pilnīgi citas problēmas. Piedod. Kas ir, varbūt, es tad tev pajautās, kas ir tas tavs vēlētājs? Ja mēs skatāmies oficiālu statistiku, par maniem balso no 18 gadiem līdz 65+. Pilnīgi viss. Par izglītību pilnīgi tas pats. Ir gan vidēja, gan augstāka. Par ieņēmumiem arī pilnīgi tas pats. Līdz ar to es domāju, ka mans vēlētājs ir tas vēlētājs, kurš ir noguris no mūžīgas piekrišanas. Slikti, labi piekrītam. Lielākas cenas, labi piekrītam. Es šodien dodu tādu, manā skatījumā, tādu zināmu draivu, zināmu uguni Latvijas politikai, kad es runāju atklāti par visām lietām. Es necenšos neko noslēpt, un es nekad mākslīgi neizlikšos par tādu, kas es neesmu. Labi. Ainārs spēja pateikt kamera vienu, bet aiziet nobalsot savādāk. Vai tas ir pareizi, lai vērtē vēlētājs? Es nekad tā nedarīšu. Ja es teicu, ka es būšu pret, tad es būšu pret, un tur savādāk nevar būt. Labi. Zin kā, bet es vienkārši novēroju, kādas bija saskaņas kampaņas. Viņš tomēr bija kaut kādas tādas mīkstākas, lai visiem tā kā, zin kā, nedaudz derētu. Tādā ziņā. Nevar uz visiem kresliem nosēdēt, un tu redzēsi arī drīz rezultātu pa Ainara stratēģiju, ja? Tā sēdēšana uz diviem kresliem, viņa neizdosies. Saproties, ja tu esi spiests latviešiem teikt vienu, kad ir latviskota intervija, tagad ar tevi mēs būtu tāds mīksts, akurāts, tāds zolīts, mēs tur atbalstam, un kad man parādās iespēja runāt krieviski, pilnīgi savādākā dženda. Par Aināru jūs esat tikušies vispār par kaut kādu potenciālo sadarbību? Mēs katru ceturtdienu tiekamies parlamentā un ik pa laikam arī par kaut ko runājam. Vai starp mums ir tā simpātija un iespēja sadarboties? Es domāju, ka jā. Vai mēs sadarbosimies? Redzēsim. Jā, redzēsim. Pastāsti, kas tev ir sarkanās līnijas, kas nav, ar kuriem tu iesi kopā, ar ko neies kopā? Ideāla pasaulē es uzskatu, ka pilsētas vadība ir jābūt visiem. Jo mēs visi esam dažādi. Vienām patīk šādi darīt, otram savādāk darīt. Vienām patīk ar sievietēm, citām ar vīriešiem. Pasaulē ir dažādi. Bet mēs ļoti labi saprotam, ka šodien politizēta situācija Rīgā, un, diemžēl, atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem, kuri maina ielu nosaukumus, nojauc pieminekļus, teiksim, tā visu laiku nodarbojas ar kaut kādu lingvistisku vardarbību. Mēs nesadarbosimies ar Nacionālo apvienību, tas nav iespējams. Protams, es arī Bet ja tu varēsi būt pozīcijā, un jāsadarbojas ar Nacionālo apvienību, tad tu izvēlēsies būt opozīcijā un nepiedalīties? Es šodien domāju, ka mēs tiksim galā bez viņiem. Nacionālajā apvienība, ja tu skaties vēsturiski, tev kā uzņēmējiem, tu zini, ko nozīmē tirgus analīze, viņiem vairāk par 10% nekad nav. Tas ir viss punkts. Šogad vienotība ir tik vāja, ka viņiem ir kaut kāds pieaugums, bet labi. Jā, bet viņš būs absolūti niecīgs, jo mums ir arī alternatīvas, kā apvienotais Sāraks, kā Šlesers. Apvienotais Sāraks, man liekas, ir beidzies. Tu droši vien zini labāk nekā es. Jā, bet kaut ko viņš atvilks. Ja viņš atvilks pat tie paši 3-4 tūkstoši, tas jau ir daudz. Bet viņi pārdalīsies uz lielajām partijām. Tas, man liekas, ka nebūs 5%. Jā. Līdz ar to es domāju, ka ja mēs pacelsim vēlētāju aktivitāti uz 2-3%, tad matemātiski mēs to kalkulējam, nav iespējas vienotībai, progresīviem un Nacionālajai apvienībai izveidot aliansi. Nav iespējams. Tāda cilvēka kā Burovs vispār netiek pāri 5%, ja vēlētāji. Jums kāds vecs kašķis esot? Nav vecs kašķis, ja tu atceries, es šim cilvēkam uzticējos. Es viņām ļāvu pamēģināt vadīt pilsētu. Bet korupcija nav tas, kas mani, teiksim tā, kaut kāda veida pievilni, un ka rezultātā, kad es redzu, ka kontrola tāme par Meža parka estrādi 20 miljonu beigās 100, es neko nevaru pierādīt, bet man tas nepatīk. Ok, labi, tad attiecīgi ar Nacionālo apvienību vēlreiz, ja varēsi būt pozīcijā un pārstāvēt savus vēlētājus un iet ar viņiem, vai tomēr jāpaliek opozīcijā, ko tu izvēlēsies? Palikt opozīcijā, okay, jo viņi nemainīsies. Jautājums par to, vai viņi spēj mainīties. Viņam, diemžēl, nav nekāds... Kaut kāda tur leadership maiņa arī šobrīd notiek. Bet viņi tirgo ar naidu, jo tas ir visvieglākais produkts. Viņi šodien ir atbildīgi par Rīgas skolām. Tur absolūtais čau. To tu jau minēji. Jā. Ok, labi, ejam tālāk. Nacionālā apvienība, nē.
Nacionāla apvienība nē, jauna vienotība nē, progresīvie arī nē. Labi, jaunā vienotība, kāpēc nē? Es šodien izdarīšu visu, lai tā kopīga sadarbība ir bijusi būtu starp Šleseru, starp Roslikovu, un es ļoti ceru, ka arī tai pašai Saskaņai izdosies. Ļoti ceru. Bet tur jau tu pats saproti arī, ka īsti nepietiek. Šodien? Mums, ja mēs skatāmies pēc iepriekšējiem datiem, ko SKDS ir sakalkulējis, 29 balsis bija mums, 28 bija pretēji koalīcija, un visi cerēja, ka varbūt Buros tiks iekšā. Netiks. Un es domāju, ka mēs pieaudzēsim klātos 4 balsis vēl. Tas ir mana cerība. Ok, nu labi, to mēs redzēsim. Protams, 8. Var sakot, karjeras sākumā tu uzspēji arī policijā pastrādāt. Viennozīmīgi, jā. Jā, un tu tieši minēji arī pirms tam par sērgu, kas pēdējā laikā ir paņēmis Latviju tieši, kā latviski saucās, psihotropo lietu vielu lietošanu, narkotikas principā. Man liekas, ka nu jau pat alkohola patēriņš samazinās, tāpēc, kad ir alternatīva. Jā. Ko tu vispār redzi, kāpēc tas tā notiek? Man liekas, es kaut kādā intervijā lasījis vai dzirdējis, ka tu minēji, ka to pat kaut kādā ziņā piesedz Latvijas, policiju un tā tālāk. Ja mēs runājam par narkotiskām vielām, viņi sadalās divās grupās. Tas ir dārgais segments, ja mēs runājam rihtīgi par kokaīnu, ja drīz teikt ir pateikt. Ja. Mēs runājam par lētām lietām, ja, kas ir atšķaidītais vitamīns, heroīns, visādas tabletes. Līdz ar to, ka rezultātā mēs ļoti labi saprotam, ka tas dārgais segments, viņš praktiski nav uzveicams, jo cilvēki viņu lieto tad, kad viņi ir uz viļņa, kad viņiem ir viss labi ar naudu, ar biznesu, un viņiem ir skumīgi. Ja? Līdz ar to tu tur neko nevarēsi izdarīt. Diemžēl, dārgie narkotiķi, viņi vienmēr ir bijuši un būs. Ja mēs runājam par lētu segmentu, tad viennozīmīgi tur jaunieši meklē kaut kādu atelpu. Viņi meklē kaut kādu atbalstu. Viņi meklē kaut kādu iespēju aiziet no ikdienas problēmu. Un šeit arī parādās jautājums par pieejamu augstāko izglītību, par darba vietam. Šodien Daugavpili slēdz RTU. Piemēram, kā variants. Ja. Līdz ar to sports pieejamais. Ja, teiksim tā. Cilvēks, kurš saprot, ka viņam šeit ir reāli taustāma nākotne, viņš tā kā nesēdēs kopā ar kaut kādu zalīti kaut kur krūmos. Ja, tā kā, viņam tas nav vajadzīgs. Viņš iet uz mērķi. Ja viņš saprot, ka viss naudas, lai aizbraukt, nav. Pat ja nauda ir, kur es braukšu, jo man nav valodas, es palikšu labi Latvijā, ko es šeit darīšu, jo šeit darba nav, universitāte ir nenormāli dārgā, tagad viņa ir cieta, ja, un es tur nevarēšu aiziet, un ko man darīt, un vēl klāt pie tām visām es varbūt vēl nepareizā tautībā esmu, ja, un ka rezultāta, viss bukēts ir, lai es sāktu, teiksim, tā nodarboties ar sliktām lietām. Tas ir pieredzes, ja, teiksim, tā, to caur ko es izgāju būdams konkrētais struktūras, ja. Ka rezultātā vēlreiz sāksim strādāt ar jaunatni, tad tas viss pazudīs. Ko tu domā ar sāksim strādāt jaunatni? Vēlreiz dosim viņam iespēju mācīties, dosim viņam iespēju pēc tam strādāt, dosim viņam iespēju, kā piemēram dara Valmiera, ļoti perfekts gadījums, būvēsim priekš jaunām ģimenēm daudzstāvu mājas, ja, kad viņiem saprot, ka dzīvokļa jautājums ir atrisināts, tas ir milzīgs keksītis. Ja. Līdz ar to, ja mēs šito nacionālo politiku, nevis kā nacionāla apvienība, par to tikai runāsim, bet realizēsim un iztenosim, ja, tad šī visi gadījumi samazinās, absolūti viennozīmīgi. Par vienotību un par progresīviem vēl pasaka, kas ir tie, kāpēc tas viņi tev ir sarkanā līnija? Progresīvie, es absolūti godīgi uzskatu, ka kad mūsu prezidents ir bijis Baidens, nevis Trumps, ja, tad viņi baigi virziet to procesu, tur dzimuma maiņa. Jā, kaut kādas tabletes bērniem, lai viņi tur mainītu savu dzimumu. Piedošanu, ja tu 9 gadu laikā, kad man bija 9, uzprasīt, par ko es gribu būt, es tev teiktu par pirātu ar vienu kāju, jā, ko tu man izdurtu aci un nogrieztu vienu kāju, tas ir stulbums, jā. Bet viņi jau piedāvā šajā vecumā cilvēkiem padomāt par to, ka varbūt tu gribi kļūt par meitenīti tomēr, jā. Manā skatījumā tas ir noziegums. Otrais, viņi ir nākuši ar baigi tādiem nopietniem lozungiem, un es viņiem ticēju. Bet, kad viņi pastrādāja valdība, izrādās, ka viņi ir tīri teorētiķi. Viņi nespēja neko realizēt. Viņi zina formulu, bet tik līdz vajag atnākt uz lauku un kaut ko izdarīt, viss sākās problēmas. Visur, ko viņi ir paņēmuši, visur ir problēmas, pilnīgi. Līdz ar to ideoloģiski mēs esam dažādas puses. Ja, es neļaušu aiztikt bērnus, vai viņiem tas ir mērķis. Un darba kvalitātes ziņā viņiem tur vienkārši nav darba kvalitātes. Viņi ir nekādi pilnīgi absolūti. Ja, līdz ar to ar viņiem strādāt ir bezjēdzīgi, ja, auklēties tikai. Okay. Ja, labi, par viņiem skaidrs. Vienotība. Par jaunu vienotību redzi, tik man pārsteidz, ka Vilnis, būdams Rīgas domes priekšsēdētājs, viņš
absolūti neko nebija spējīgs izdarīt. Līdz ar to man šeit parādās jautājums, kas ir svarīgi? Pumpēt naudu no budžeta, jo budžets ir apgūts pilnīgi, ja pat parāds ir jau tagad. Ja? Pumpēt naudu no budžeta vai darīt reālus darbus. Un man ir bijība, ka sadarbojoties, piemēram, ar tevi, ja tu būtu Vilnis Kirsis, mums nesanāk vienoties par ikdienas darbiem, jo tev tas nav prioritāte. Saproties, es tev saku, vai tur ejam, tur investējam tā, lai darbiniekiem būtu laba ēdnīca. Tā kā liks, kāda ēdnīca, lai es sežu tur pa malām no boksiņa mēdi, ja? Tā kā, ko mēs tur ar tevi naudu terēsim, ja? Un mēs katru dienu ar tevi šādi strīdēsimies. Nu, tad nē, tad tu taisi savu biznesu, es taisīšu savu biznesu. Viss, nekā personīgi. Es nedomāju, ka viņi ir tendēti uz reālu darbu. Šajā ziņā saskaņa ir pieredze, un Šlesaram ir vēlme. Jā, un arī bīstama situācija, bet vajag mēģināt. Kāpēc bīstama situācija? Nu, ja viņš ir liels uzņēmējs, tāpat kā tu, viņš domā bišku savādāk. Es domāju par cilvēkiem, kas atrodas uz zemes, viņš domā par cilvēkiem, kas lido ar privātām lidmašīnām un Tiffany, Cartier, Gucci, priekš viņiem tas ir ikdiena. Ja? Līdz ar to šeit arī var būt diezgan grūti saprast, kur tomēr to naudu likt. Ja? Vai nu tur, kur dzīvo tādi skaisti, glauni, bagāti cilvēki, vai nu tomēr tur, kur dzīvo prasta sabiedrība, kas ir lielāka daļa no mūsu pilsētas. Klausies, kādam balansam pasaka, lūdzu, 3 sliktas lietas par Krieviju. Sliktas lietas? Jā. Beidz! Vispār pat neesmu domājis par Nu, vat padomā! Šodien viņš tik daudz slavinājis, ka challenge. Nē, klausies, te neiet runā par slavināšanu, te iet runā par adekvātumu. Ja? Ja mēs ar tevi spējam sadarboties, un es saprotu, ka man ir izdevīgi ar tevi strādāt, tad es ar tevi strādāšu. Man absolūti vienalga, kā tu pavadi brīvdienas un ar ko kopā, ja? Un ko tu tur dari. Jā. Tā kā līdz ar to šajā gadījumā te par slavināšanu neiet runa, ja? Bet par sliktām lietām godīgi neesmu padomājis. Ja? Es esmu tāds saules cilvēks, es vienmēr meklēju kaut ko labu. 91. gadā, kad izjuka Padomju Savienība, tā bija laba lieta vai slikta lieta? Visas impērijas beigsies, viennozīmīgi ar Eiropas Savienībai drīz būs liels gals, ja? Un tas ir man pilnīgākā pārliecība, un es domāju, ka tu pats to drīz jau redzēsi. Ja? Vai tas bija labi vai slikti? Nu, šodien mēs saprotam, ka mēs paši, kā Latvija, kā neatkarīgā valsts, diemžēl sačakarējam savu nākotni. Nu, tas ir fakts. Nu, ko mēs dabūjam brīvību, paldies Dievam. Mēs dabūjam mūsu valsti, paldies Dievam. Un ko mēs ar viņu izdarījām? Nu, labi. Tom, tevs jautājums. Bet, Armāns teica tās 3 sliktas lietas par Krieviju. Atgriežamies. Triggers. Bet tu teici, ka tu esi atvainojies tagad pētīšanas tu pārgāji. Jā, tā drīkstēji. Nekā, varam apskauties jau. Tu vēl lielākai tuvībai. Nevar sakot, ka saules cilvēks un pozitīvās lietas meklējam, bet ir kaut kāds iemesls, kāpēc nevar nosaukt. Nē, jo man vajag padomāt, un man nepatīk goda vārds, kad es ilgi domāju, tas mana skatījuma neizskatās profesionāli, ja? Jo es pat par Londonu un Franciju nevaru pateikt tas sliktākas lietas, ja? Teiksim, jo tu man prasītu, jo goda vārds, ja? Nu, tu zini, es domāju, ka Krievija ir viena mana skatījuma problēma liela, bet viņu ir grūti atrisināt, jo, lai šķersot šo valsti, vajag 13 stundas lidot ar lidmašīnu, un viņa ir ļoti liela, ja? Ka, protams, jā, tur ir tādi stūrīši, tādas pilsētas un tādas vietas, kur dzīvo cilvēki, kuri šodien vispār nebauda. Ja, teiksim tā, nedz ātru internetu, nedz kanalizāciju, nedz centrālu ūdeni. Tas ir fakts. Vai tas ir sakārtojums? Nu, es domāju, ka gan jau. Pēc kaut kāda laika sakārtos, bet valsts ir milzīgs, un, protams, tur ir daudzas problēmas. Jautājumu nav. Man liekas, tāds galvenos jautājums es uzjautāju. Kāda būtu tava ideālā Rīga? Mana skatījuma ideālā Rīga, absolūti, perfekti, ja? Kur cilvēki, kā bija līdz 20. gadām, svin, piemēram, Līgo svētkus Krasmala. Viņus atceļ. Kāpēc? Latvieši pie varas. Tāpēc ideālā Rīga, kur katrs cilvēks neatkarīgi no dzimuma, no valodas, no politiskas piederības, no ādas krāsas, visi sadarbojas, draudzējās un sveicina viens otru. Ja? Nu, tas priekš maniem būtu, manā skatījumā, visideālākā Rīga. Mums būs jāizdomā, ko mēs ar pārējiem darīsim, tā kā lietus līstom. Jūs zem lietas sargiem. Jā, un tas varētu būt interesanti.